Sveicināti, dargie draugi! Sijā Ilģuciems piedāvā noskatīties video par iekšdurvju uzstādīšanu un montāžu. Kvalitatīvu koka durvju uzstādīšanai nepietiks ar vienu āmuru vien, būs nepieciešams perforators, kas ir paredzēts betonu sienu urpšanai, rokas zāģes kārbas garuma nozāģēšanai, pneimatiskā pistole, leņķis, mērlente, putu pistole, skrūvgriezis un vairāku veidu skrūves un dībeļi. Pirms uzstādīšanas nepieciešams izmērīt sienas un grīdas līmeni. Mūsu gadījumā grīdas līmenis nav ideāls, un mums būs jāņem vērā šī nianse, kad uzstādīsim durvis. Tad izmēram augstumu un platumu ailei, lai pārliecinātos, ka durvis ar kārbu viegli ietilpst ailē. Izveidojām atzīmes uz durvju kārbas, ar zīmuļa palīdzību uz augšējās bruses atzīmējam zāģējuma vietu, palielinot to par 3 mm no katras puses. Šie 3 mm nodrošina brīvu durvju kustību kārbā. Listēm nozāģē abus galus 45 grādu leņķī. Un pieliekam kārbas augšējo daļu, lai pārbaudītu detaļu. Piegriežot vertikālās detaļas, jāņem vērā 3 mm atstarpe starp durvīm un kārbu, kā arī atstarpe starp durvīm un grīdu 5–7 mm. Parasti iekšdurvis uzstāda bez sliekšņa. Kad visas kārbas detaļas ir sagatavotas, ievietojam pretplāksti paredzētajā vietā. Pirms tam izurbjam caurumus ar urbi un ieskrūvējam skrūves jau divos gatavojos caurumos. Uzstādām durvju slēdzenes mehanismu abloju. Savstarpēji savieto rokturim paredzētos caurumus slēdzenē un durvīs. Pirms slēdzenes nostiprināšanai durvīs jāizborē attiecīgā izmēra caurumi skrūvēm. Iestiprinam mehanismu. Sijā Ilģuciems visām durvīm nodrošina iefrezētu vietu slēdzenei un slēdzenes pretplāksnei. Pārējām pie eņģu vietas atzīmēšanas. Eņģes tiek novietotas 250 mm attālumā no malām. Uzliekamās tauriņa tipa eņģes izceļas ar montāžas vienkāršību un nav nepieciešama iekalšana. Pateicoties tam, šo eņģu montāža ir ļoti vienkārša, un to var veikt mājas apstākļos bez speciālista piesaistes. Montāžas atvieglošanai uz eņģiem ir speciālās atzīmes, kas atvieglo to pareizo ievietošanu. Ar zīmuli atzīmējam vietas un izurbjam caurumus skrūvē. Savācām kopā iepriekš sagatavotas kārbas detaļas. Pirms durvju montāžas ir jānoskaidro, kādas būs durvis, labās vai kreisās. Pēc noteikumiem par labajām durvīm tiek sauktas tās, kuras jūs atverat ar labo roku uz savu pusi. Eņģes atrodas durvju labajā pusē, bet rokturis kreisajā pusē. Ja atverot durvis uz sevi, jūs tverat ar kreiso roku, tad tās ir kreisās durvis. Attiecīgi šīm durvīm eņģes atrodas kreisajā pusē, bet rokturis no labās. Pārējām pie pildījuma elementu uzstādīšanas. Durvju ailes apstrādei izmantojams dēles plāksne. Pildījuma elementu izmanto gadījumos, kad durvju ailes platums nesakrīt ar sienas platumu. Ar šo pildījuma elementu palīdzību var noslēpt vizuālus defektus un nelīdzenumus. Pirms pildījuma elementu nozāģēšanas ir jānoskaidro sienas biezums, kur atradīsies durvis.
Pēc tam jāizpako pildījuma elements no iepakojuma un nozāģēt pēc iepriekš iegūtajiem izmēriem, pēc pamatu ņemot pašu lielāko vērtību, kas iegūta mērījuma rezultātā. Ievietojam izzāģēto pildījuma elementu speciālajā rievā, durvju kārbā un to nostiprinam. Plāksni nostiprināt tā, lai tās malas sakristu ar rievu kārbā. Ir iespējami daudzi un dažādi stiprinājuma veidi. Mēs iesakam lietot pneimatisko pistoli. Pieskrūvējām eņģes. Eņģes pie durvju vērtnes stiprinās ar iekšējo plāksni. Mūsu firma piedāvā pienācīgas kvalitātes eņģes, tādēļ ar uzstādīšanu eksploatāciju nevajadzētu rasties nekādām problēmām. Bet tomēr taisnības labad izstāstīsim to, kā likvidēt dažus bet, kas hipotetiski varētu būt saistīti ar beziekalšanas eņģu uzstādīšanu un lietošanu. Eņģu iekšējā plāksne varētu piegūt pārāk tuvu durvju malē. Šādā gadījumā zem eņģes plāksnītes jāpaliek apakšā plānes kartona strēmelītes, tādā veidā paceļot to nedaudz slīpi. Tad arī ārējā eņģu plāksne blīvi piegūst pie durvīm. Izpakojām un uzstādām rokturus. Pēc tam, kad ir ievietota sērdene, pieskrūvējām rokturi ar 3 skrūvēm, uzstādām dekoratīvo uzliku. Tieši to pašu izdaram otrā pusē. Izvēloties rokturi, tas nedrīkst samazināt mehanisma darbības kvalitāti, kas rezultātā varētu traucēt durvju funkcionalitāti, kā arī neveiksmīgi piemeklēts rokturis traucēs durvju atveršanas procesam, sabojās durvju stilu un ergonomiku. Šajā darba stadijā mēs ķeramies klāt durvju kārbas montāžai ailē. Mūsdienās durvju kārbas nostiprina ailē ar montāžas putēm. Ar iepriekšēju kārbas fiksēšanu ar dibeļiem var iegūt papildu stabilitāti visai konstrukcijai. Tādēļ kārbas vertikālajās brusēs mēs izurbjam ne mazāk kā 3 caurumus, bet ailē attiecīgus padziļinājumus, un tad kārbā tiek pieskrūvēt pie sienas. Mūsu gadījumā šie caurumi tiks paslēpti zem eņģēm un pretplāksnes. Izmantojot starplikas un distancerus, regulējam kārbas vertikālo līmeni un fiksējam to ailē.
Pēc kārbas uzstādīšanas pārbaudam atstarpi starp durvīm un kārbu, novēršam durvju brīvgaitu, regulējot priekšplāksnes novietojumu. Starp uzstādīto durvju kārbu un ailes malām neizbēgami radīsies tukšumi. Tos nepieciešams aizpildīt ar montāžas putām. Ar krasotāja līmlentes palīdzību var pasargāt darba virsmu no nejaušām montāžas putu nokļūšanas uz tās. Montāžas putu izmantošana prasa īpašu uzmanību, jo sastingšanas procesā tai piemīt īpašības palielināt savu apjomu par 50%. Tas var novest pie uzstādāmo durvju kārbas nevēlamās deformācijas. Montāžas putas pilnībā sastingst 2–3 stundu laikā, un starplikas tiek novāktas kopā ar putu pārpalikumiem. Pēc tam var sākt montēt klēdes. Klēžu uzstādīšana sakās ar izmēru noņemšanu. Ar metrmēru palīdzību jāizmēra attālums no horizontālās un vertikālās brusas savienojuma vietas līdz grīdei. Darbus labāk sākt no durvju fasādes puses. Tālāk klēdē jānozaģē 45 grādu leņķī. Šo darbību var veikt ar šķeržzāģa palīdzību. Pārējās klēdes tiek sagatavotās analoģiskā veidā. Ar šo durvju uzstādīšana ir pabeigta. Šīs durvis ir uzstādītas vadoties pēc visiem nepieciešamiem standartiem, kurus nepieciešams ievērot uzstādot SIA Ilģuciems izgatavotās durvis.